Tikai 2 minūtēs es tev iemācīšu, kā nosūtīt šādas profesionālas īziņas no sava brenda vārda ar pielāgotiem laukiem lielam cilvēku apjomam. Šajā piemērā būs par to, kā nosūtīt atgādinājumu rēķiniem, un katrā īziņā būs cits rēķina numurs, būs cita summa, kas atbilstoši cilvēkam, kuram es to sūtu. Viss, kas tev ir vajadzīgs, ir aptuveni šāds Excelis ar klientu datiem, un es parādīšu, kā tos importēt un nosūtīt visiem vienlaicīgi. Atveram platformu text2reach.com, nospiežam sākt tagad un aizpildam reģistrācijas formu. Te būs redzams panelis, tavs sākuma konta atlikums būs 0, bet to var papildināt tur augšā. Tālāk, mainīgie lauki. Mēs redzam, ka ar mainīgiem laukiem, kas šeit ir, nepietiek, tāpēc mēs pievienosim jaunus. Rēķina numurs, rēķina summa, lauki veiksmīgi pievienoti. Super. Te mēs redzam sarakstu ar rēķiniem no Exceļa. Pirmajā rindā jūs redzat Andris Ciekurs, es pieliku sevi, lai jūs redzētu, kā tas izskatīsies, ka mans atnāks. Nospiežam failu un saglabāt kā, un saglabājam šo rezultātu CSV formātā. Svarīgi saglabājot un norādīt, lai character set vai encoding būtu UTF-8. Tas nepieciešams, lai strādātu. Tagad ir saglabāts, dodamies uz text2reach kontaktu sadaļu. Izveidojam jaunu grupu, rēķini janvāris, saglabājam. Atveram šo jauno grupu un nospiežam pievienot kontaktus. Ejam uz tabu pievienot no faila un augšpielādējam šo CSV failu, kas tikko tika saglabāts. Tagad mēs atzīmējam, kuras kolonnas no CSV faila atbilst kuriem laukiem no text2reach platformas. Spiežam pievienot un redzam, ka veiksmīgi pievienot 100 kontakti. Tagad mēs varam atvērt jebkuru no tiem un redzēt, ka katrā kontaktā ir arī rēķina numurs un rēķina summa. Dodamies uz sadaļu sūtīt SMS. Norādam, ka saņēmējs būs šie 100 kontakti, norādam, ka vēlamies atļaut garumu zīmes un rakstam tekstu. Un tagad mēs SMS tekstā varam izmantot šos īpašos laukus, kā rēķina numurs un rēķina summa. Te mēs redzam, ka mums beidzās simboli, tāpēc es ieķiksēšu saliktās ziņas un turpinam rakstīt līdz galam. Tagad viss sanāk. Ziņa ir uzrakstīta. Apakšā mēs redzam, ka ziņojumi ir 3, kas nozīmē, izsūtot vienu šādu ziņu, es pats jau samaksāšu it kā par 3 ziņām. Tagad pabraucam uz leju un mums ir iespēja sūtīt. Tikko pienāca jauna īziņa. Tā atnāca no mana brenda vārda, iekšā ir mana rēķina informācija un izskatās profesionāli. Par vienu nosūtītu īziņas maksāja 3,6 centi, šī pēc garuma sanāca jau kā 3 īziņas, tāpēc samaksāja 10 centi. Tagad zinu, kā izsūtīt īziņas lielai grupai cilvēku ar pielāgotām vērtībām iekšā. Uzrakst komentāros, par ko tu gribētu, lai es taisu nākamo video.